Aušanas pirmsākumi meklējam vairāk gadsimtu senā pagātnē. Tukuma aušanas darbnīca darbojas jau 35 gadus, un darbnīcas vadītāja ar lepnumu izrāda 4 dažādus steļu veidus. Atšķirība gan saprotam tikai speciālistiem, bet tādu ar katru gadu kļūst aizvien vairāk. Zāne ar aušanu nodarbojas jau 16 gadus, bet joprojām atceras, kā viss sākās. Mājturības stundā stāstīja par tēmu aušanu, stāstīja, ka ir tādas stēles un notiek aušanas stēlēm un tā. Un es aizgāju mājās un es mammai teicu, ka man vajag stēles. Man vecāki meklēja sludinājumos, kur dabūt stēles. Jā, ir viens sludinājums Siguldā. Braucu Siguldu pakaļ, nopirku stēles. Tad mājās čupu ar dēļiem. Nezinu, ko darīt. Un tad es meklēju, kuru tad Tukumā varētu kāds man palīdzēt. Un tad vēl Audē darbnīca bija Smilšielā. Tad mēs atradām Udītu Rudaus, kur arī mana skolotāja. Un tagad es esmu viņas skolotāja. Tagad es viņai daudz ko mācu. Un tā arī sākās tās pirmās gaitas. Tuvojoties svētkiem, stēles gan stāv tukšas. Dāvaniņas saviem mīļajiem jau ir gatavas. Studijā sastopam vienu Madaru, kuras teica pabeigt dāvanu skolotājai. Šis tikai otrais lakats, ko viņa darinājusi savām rokām, bet aušana jau kļuvusi par sirdslietu. Vai citiem arī dāvinājis pašas darinātas dāvaniņas? Jā, es jau vecamammai uzdāvināju šāli uzaustu uz stēlēm. Tad tu uz stēlēm arī māki aust? Jā. Un cik sen jau tu nodarbojies ar tādu veidu rokdarbiem? No septembra. Pirmais gads? Jā. Būs turpinājums? Jā, protams. Tikmēr no pieredzējušas Audējas Ausmas Petersonas darbiem izveidota personāla izstāde. Krāsainajās segās un linu dvieļos jaušam vēsturnieces precizitāti un Audējas profesionalitāti. Un tādiem darbiem nepieciešams arī īpašs interjers, kāds piemīt arhitektei Martai Staņai, kas bez arhitektūras veidojusi arī skices mēbeļu komplektiem. Ausmas Petersonas darbi apskatām līdz decembra beigām, bet jau nākamgad Audējas parūpēsies par 8 jaunām izstādēm. Viņām tikai lakatus un meitenes jau tagad šāli sauž arī. Tagad uz Ziemassvētkiem tētim taisīt.